Es šorīt lasīju rīt, pirms viss sākās Bībeli. Es tā mēdz darīt. Ļoti labs ieradums. Pamēģiniet, jums nav tāda. Un iespējams, ka kādas lietas, ko es stāstīšu, jums varētu likties muļķīgas priekš pasaules standarta. Bet tas, ko es lasīju, man ļoti iedrošināja, jo Dievs saka tā, kas ir ģeķīgs, ir muļķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas ir nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zemes un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kaut kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Miesa tas ir nekas, kas ir tāds pasaulīgā tādā pirmkārt. Atvainojiet, par sunu saucēju. Jā, drīkst. Zīme pēc tam atnesīsiet. Labi. Varbūt jūs varat pateikt kaut kādas savas domas, kas jūsuprāt veidoja īstu vīrieti? Kas ir kaut kas tāds, kas veidoja riktīgi vērts? Raksturs. Raksturs. Okay. Raksturs. Labi. Vēl? Uzvedība. Atbildība, uzvedība. Labi. Es nepērakstīšu vienkārši tas vārds, ka tā patīk rakstīt tāpēc. Bet jūs vienkārši sauciet. Kas vēl? Vēl kāds lietas? Zini, ko grib? Zini, ko grib. Labi. Ko es raksturu īpašības arī var saukt? Jā, vienīgi, nav. Pašaizliedzība. Pašaizliedzība. Labi. Stabilitātes, stabils. Stabils. Kāds viņa stabils? Emocionāli stabils, lai izšķirētu. Lai radies, ka es stabils un nenodrūdu. Drosmi. Jā. Uzticams. Ok. Labi. No tā, ko jūs nosaucāt, cik jūs tādā esat? Nu. Es? Jā, vat tā, to es esmu riktīgs veids. Labi. Es domāju, tā ir patiesa. Es vienkārši nedaudz sīkāk gribēju parunāt par tām lietām. Bībelē lietot viens tāds tēls, kas manuprāt ļoti labi raksturo vīrietis, bet tam mēs pieskarsimies bišķi vēlāk. Es sākumā ievadā gribēju runāt par raksturu, ka vīrietis, ka raksturs ir stiprs raksturs, vai ne? Un otrs pretēji, kas ir varbūt arī raksturs, jā, raksturs, protams, vājš, bet kas varbūt ar stipru personību. Redziet, es nevaru runāt. Stipra personība. Un šie divi nav viens un tas pats. Stipra personība nav tas pats, kas ir cilvēks stipru raksturu. Cilvēks stipru personību, viņš mīl tītuvus, viņš mīl savu stāvokli, viņš mīl tādu jau. Viņš nekad nebūs ilglaicīgi tāds. Piemēram, kad atbrauc uz īsti ilgcību gaida salidojumu, tas reāls sakačājas, sapumpējas un 2 dienas, tur Tu aizbrauc sēdienas vakarā mājās un tu visu pofīgi nevis man neredz, viņš nevajag un Bet tā, tu esi stipra personība, tik līdz parādies sabiedrībā un visu vai ne? Bet cilvēks ar stipru raksturu, vīrs ar stipru raksturu ir tāds, kurš paliek nemainīgs pat tad, kad neviens neredz. Nu tā, bet tad, kad nav 150 jaunieši, kas kaut ko baigi lēkā apkārt sajūsmā tā tālāk, tu paliec tāds pats, kāds tu esi. Nu, kāds tu esi dienā, kāds tu esi naktī, kāds tu esi sabiedrībā, kāds tu esi vienītī. Kad tava personība ir vienbūtīga, ka tev ir viena būtība, ka tev nav maskas, vai ne? Mēs runāsim tālāk par sejām 4, kas ir tā kā personības šķautnes un raksturiezīmētās šķautnes. Bet tā doma, ka tu neliec maskas. Mēs vienreiz bijām kāds 2 gadus atpakaļ, jūs zini, kas ir tezē kopiena? Kas ir dzirdējis par tezē? Ir daži dzirdējuši. Labi. Tezē ir tāda kopiena Francijā, kur pēc 2. pasaules kara satikās brāļi, kristīgi brāļi no dažādām konfesijām, vienkārši lūdzu par mieru pasaulē. Un tad uz turiem sāka ceļot svētceļnieki, un viņi vienkārši katru gadu uzņēma 10 000 svētceļniekus, kuri vienkārši piedalās tezē kopienas dzīvē, lūgšanā un tā tālāk.
Un viņi rīko jauniešu tikšanās vasarā un ziemā uz jaunogadu sagaidīšanu kaut kādā Eiropas pilsētā, kur arī 10 000 jauniešu atbrauc. Un vasarā viņi vienkārši taisa tādas saldojumus. Un vienu gadu bija Viņā. Mēs aizbraucam, mēs tā 3 džeki, tur es, Raimonds no Ģeprūdas un vēl viens tāds džeks Voldemārs. Mēs tā staigājam, tad baigi jau. Mēs izdomājam teicienu, pravieši ir kā sīpoli. Un vienkārši, tas ir vienkārši vispār gudrākais, ko mēs varam. Pilnīgi kāds saka ar mēru. Kāpēc, uz kurien jūs iesiet? Mēs iesim tur dažādi arī semināri, tā, uz to semināru. Kāpēc? Tāpēc, ka pravieši kā sīpoli. Ko es nozīmē? Pravieši kā sīpoli. Vienkārši visas atbildes, visi ir pravieši kā sīpoli. Un es domāju, kāda loģika? Kāda vispār tam ir loģika? Pravieši kā sīpoli. Jūs varat iedomāties, teiksim, saprast, kāda loģika? Kāpēc praviešiem ir jābūt kā sīpoli? Dek raudāt visiem? Visiem raudāt, ot tā, visi raud. Daudzpusīgi, Vairākas maskas. Veselīgi. Tās jau nav maskas, tur jau tā lieta ļoti pareizi, bet, kad tu sīpolu mizo vienu mizu pēc otras, tas joprojām ir sīpols. Saprotiet? Tāpēc mums ir jābūt vīrietis tipu raksturu. Tu mizo vienu tipu masku vai ne pēc otras, bet tur vienalga paliek tas pats saturs. Visu laiku tas nemainās, apmēram. Tu esi šeit, tu esi tāds pats, tu esi mājās, tu esi tāds pats. Tu nemainies, tu saki, tu zini, kas es esmu. Un tu paliec tāds. Tu esi kā sīpols. Tev mizo, cik gribi. Pats, viņš visur cauri ir sīpols. Varbūt iekšā ir redīgs. Nav! Bāc! Un tādus vīrus Dievs grib redzēt, kas ir kā sīpoli, tā var teikt. Pēc tādas, uzbūves. Un par to, es domāju, arī ir vērts runāt. Kā mēs varam kļūt, tāda reāli kā sīpoli. Tā visās jomās. Ok, to mēs varam atstāt. Jo vīrs stipri raksturu, viņš, teiksim, neatstās lūkšanu, ja viņam lūkšana ir svarīga, viņš lūks vienalga, vai ir kaut kāda liela notikuma vai nav, vai liela prieka vai liels bērns, viņam vienkārši lūkšana paliks tur, kur viņi ir jābūt. Tāds, kurš stipri ar personību, piemēram, te ir 2 nedēļas, nekas nav, varam bišķiņi atlaist, vai ne, tur, aizbrauc uz pļāžiņu, kaut ko meitenes, tad sāk tuvoties kaut kāds, tur, īstenībā tik gāja saldojums. Tagad ieslēdzamies, dum, vai ne, sagatavojamies, esam atkal. Tā kā zemūdeni izpelda. Lūk, un man liekas, ka īpašība raksturot šo personības, tos šķelpes ir 4 sejas, kas raksturo. Viens ir lauva. Jūs varat izdomāt, kāds īpašības lauvē. Piemēram, kāds ir lauvs. Kāds ir lauva? Plēsīgs. Kas? Plēsīgs, labi. Bet es domāju raksturs. Kāds lauva? Slings. Pacietīgs. Viņš neko neķer, viņš tikai. Viņš neko neķer. Labi, pacietīgs vēl. Izturīgs, ok. Spalvains. Jā, tas protams. Mēs runāsim par šiem 4 zāriem. Jāņa atklāsmes grāmatā ir šie paši 4 zāri pieminēti. Jūs zināt, ko šie 4 zāri simbolizē? Lauva, vērsts, cerības, cilvēks. Drosmes spēks. Ok, es par to izsācīju, bet Jāņa atklāsmes grāmatā, kas ir Bībeles pēdējā grāmata, ir stāsts par Kristus otru atnākšanu, par pasaules galu un visādām tādām interesantām lietām. Un tur tiek attēlots kāds zvērs, kuram ir 4 sejas. Lauvas, vērša, ērgļa un cilvēku seja. Un simboliski tie ir 4 evaņģēliji, kas ir Bībelē. Ir Mateja evaņģēlijs, Marka evaņģēlijs, Lūkas evaņģēlijs un Jāņa evaņģēlijs. Un zem katra no šiem ir savs evaņģēlijs. Es tad mēģināšu atcerēties, Lauva, man liekas, bija Mateja. Jo Matejs raksta ebrejiem un viņš raksta par Mesiju, par lauvu no Jūdas cilts. Viņš tā ir tā Mateja seja, ka viņš runā par Kristu kā par Mesiju, par Jēzu Kristu kā par to, kurš ir savas draudzes vadonis un galva un līderis, un tas, kurš uzņems atbildību par savu draudzi. Viņš saka, es atbildu par šiem, viņi ir man atbildīgi.
Tas ir Lauva, tas ir Matejs, par to raksta. Vērsis ir Marks. Marka evaņģēlijs. Jā. Mateja evaņģēlijs, Marka evaņģēlijs. Un Marks runāja ļoti daudz par to, ka Jēzus Kristus nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu. Un viņš ļoti daudz raksta par to, kā viņš kalpo cilvēkiem, ka viņam kalpo sirds, ka viņš ir tas, kurš kalpo priekš cilvēkiem. Tas ir Marka evaņģēlijs un to simbolizē vēršs. Ērglis ir Jāņa evaņģēlijs, kas simbolizē garīgumu. Un Jāņa evaņģēlijs ir kā mīlestības evaņģēlijs, kur Jānis raksta par to, ka ir par Jēzus sirdi, par to, kāda viņa ir sirds, kāds viņš ir kā mīlošs draugs, kurš mīlestības dēļ iet nāvē. Un tā tālāk. Tas ir Jāņem un cilvēks. Kurš? Jā, Lūkas evaņģēlijs. Un Lūkas, kas bija pēc profesijas? Ārsts. Un tāpēc arī viņam ir cilvēki tā seja, kas simbolizē seksualitāti. Un šīs 4 sejas, es domāju, ka ja mēs attiecam to tā vispār globāli uz vīrišķību, kādu Dievs grib redzēt vīrieti, tad pilnīgākais vīrieša tēls ir Kristu. Mēs skatāmies uz Jēzu, un viņš vienkārši ideāls vecis. Nu tā. Un viņš gaida savu īsto vienīgu. Un nesagaidīja. Novir krustā, vai ne? Bet viņa īstā vienīgā ir viņa draudze. Visu viņa baznīca. Bet, tas ir tā ir teoloģiski sarunājumi. Ok, mēs varētu tagad vairāk runāt par tām sejām. Un lauva, kas nozīmē vīrietim, jūs jau minējāt atbildību. Un jā, lauva ir viņš vadītājs, viņš ir vadonis, viņš uzņems atbildību. Jūsu varianti, kā mēs to varam izdzīvot šodien? Ko nozīmē atbildību šodien? Nebūt patērētājiem pašam par sevi. Bet cīkāk, kaut kādu piemēru varbūt. Nedarīt to, kas tev nevajag. Saprast, ko tu īsti gribi, un tad tikai to darīt. Neļauties, lai tev iestāst, ka tev vajag to, ko patiesībā tev nevajag. Vai arī otrādi, ka tev stāstu, tu jau to nevarēsi, tu to negribi, kaut ko mācīt vai ko. Nē, to tur nevar nopelnīt vai ko, bet tu to vēlēsi. Tā es varbūt uztvērt, ka tu esi brīvs, es gribu un viss. Nē. Protams, ja tas saskana Dievu. Es gribu šo, un kas, ka tur nebūs, bet es to gribu. Varbūt tas arī, ka tu esi, kā saka, ka esi pietiekami drosmīgs, lai uzņemtos atbildību par ģimeni, par bērniem, nevis, kā saka, es tādu atbildību nevaru nest un tā tālāk. Tā patiesībā savā ziņā tāda drosme, tā atbildība, ka zini, ka tu neesi viens pats, ka ir arī tev cilvēki līdzās, par kurus tev, kā saka, jārūpējas kā vecim. Labi. Tieši tā. Ir vēl kāds domas par atbildību? Kā jūs mācāties atbildību? Uzņemoties, tieši tā. Tu nevari tādā gaidīt, apmēram, tagad nē, tā kā atnāks riktīgais, tā ir riktīgā dzīve, kad sāksies, tādēļ vēl tādu gan mācēšu riktīgi, tur viss, viss tur notiks, apmēram. Tagad, jā, nav jau tik svarīgi tur kārtīgi strādāt, nav jau tik svarīgi tur kārtīgi kaut kādas lietas, bet tā kā riktīgi pirmais limons būs, pirmais miljons, kad atnāks, tad es tā riktīgi tur visu mācēšu, tur muļķības, tu neko nemācēsi. Tas tā padās, kā tu varētu domāt, es tad būšu reāli Latvijas izlasē futbolā, es vienkārši reāli kapāšu un būšu kapteinis. Vai tu neesi trenējies un kāds sakars? Un atbildība, es domāju, ka tas savā ziņā ir lēmumi. Jo man liekas, ka ģimenē sieviete, viņa sagaida, ka tu uzņemsies, pieņems tos lēmumus. Mēs nedzīvojam vienkārši paši priekš sevis, vai ne? Mēs dzīvojam priekš Dievu pirmkārt un otrkārt arī cilvēkiem, kas mums apkārt. Un tie ir lēmumi. Un lēmumi ir ļoti cieši saistīti ar to,
tas, man liekas, ļoti sāpīgi, tie vārdi. Esat dzirdējuši teicienu vīrs un vārds? Aha. Un kā ir ar to īstenošanu? Māma saka, iznes miskast. Jā, tūlīt. Vai ir 2 dienas, vienkārši ienāc virtuvē, attaist. Vienkārši visi būtu saģīgu. Tu pateici iznesīs miskast, tad iznes miskasti. Ja tu nevari miskast iznest, tu teici, jā, iznesīšu. Ko tu domā, teiksim, stāvot pie altāra, teikt, jā, es precēšu. Nu, jā, es mīlēju līdz mūža galā. Varbūt. Nu, pāris nedēļas. Varbūt tā. Vai ne? Kad tev ir, tu pateici, tu izdarīji vīrs un vārds. Kad tie ir iespējams, tie vārdi, ko tu apsoli, varbūt tu neapdomīgi kaut ko apsoli. Pateici, tad izmeti. Bet pagastu, nu, kas tagad būs, vai ne? Tu vari attaisnoties, vai tu vari uzņemties atbildību? Attaisnoties visimā. Zini, man tur, saules spīdējumi tur bija, man skrūva kājā vispār, un bērnībā vispār, man tur vispār ārkārt bija, man draugs īsti pagalmā. Un... Iznes miskast. Kas? Iznes miskast. Iznes miskast, ko tu čīks, vai ne? Tie ir tie smagi lēmumi, un es gribēju palīdzēs par vienu no saviem smagākajiem lēmumiem. Es nebija smags lēmums, tas vienkārši bija, ir ļoti grūti pieņemt pareizus lēmumus. Tad, kad tev gribas pieņemt patīkamus lēmumus. Ir pareizi lēmumi un patīkami, kas nevienmēr ir pareizi. Vai ne? Jūs zināt tādu situāciju. Gribētu bet tu saproti, ka tev ir, ja tu esi uzņēmies atbildību, tu esi kādam kaut ko apsolījis, un tev ir jāizvēlas čim. Ļoti izteikti, īpaši kristiešiem ir ģimene un kalpošana. Vai ne? Darbs vai ģimene vīrietim. Vīrietis ir pēc būtības darītājs. Viņš ir tāds cilvēks. Viņam ir problēma, viņam vajag risinājumu. Tā. Viņam patīk, ja viņš nevar dabūt risinājumus kaut kādām lietām, viņš neizjūt sev kā vīrieti. Ja viņš neredz, ka no viņa dzīves ir reāls labums, viņš neizjūt sev kā vīrieti, viņš tāds vai ne. Piemēram, vīrietim ļoti patīk, ka viņš var redzēt rezultātu, viņš caur acīm visas lietas uztver. Man patīk pļaut zāli. Kāpēc? Tāpēc, ka es atnāku no rīta, garu zāli. Atnāku pēcpusdienā, zāles nav. Bija tā, pēc mana darba ir citādāk. Es redzu rezultātu. Un es uzreiz es te zāli nopdāvu, vai ne? Es te tur malku sazāģēju, un tu redzi rezultātu. Jā, es te māju uzcelu. Piemēram, vīrietis saka, es te gadu strādāju skolā par skolotāju. Kādas izmaiņas? Jā, neko neredzu. Tāpēc vīrieši nestrādā par skolotāju. Viņi reāli neredz, viņi neredz. Es sāku, es kaut ko pabeidzu. Kur ir tas kaut kāds sausais atlikums? Tad tas nav priekš manis. Asāsim babuļiem. Lai tur tiek galā, vai ne? Tie ir bērni, cik skaisti mīļi, tā, normāli dieva. Bet tas tā. Bet, un te ir lēmumi, tie ir tā vārdi, un tās prioritātes, kurus tu noliec. Un tā ir tava atbildība arī ģimenē. Un tas tāpat kā ģitāra, kā tu noskaņo stīgas, kā stīgas noskaņo tājas spēlē. Un tu nevari likt pirmo stīgu šajā vietā, šo stīgu šajā vietā, samainīt vietā, vai ne? Tad tu mēģinās spēlēt, un kas būs? Ģitārā jau vien vairāk. Atvainojos. Tā ir basē. Tā ņem. Un blā. Un tu nevari mainīt tās stīgas, vai ne tā brīvvietā. Protams, tu vari pēc tam izdomāt, kā tu vai ne, bet neskanēs. Un ir jāsaprot, kāds tavs prioritātes, un pie tām ir jāatveras. Ja tu esi tāds, kurš turēsies pie tām. Piemēram, pirmā prioritāte, kas ir? Dievs, protams. Dievs ir pats svarīgākā prioritāte. Attiecības ar Dievu. Ja tev kaut kas dzīvē, jebkas traucē tavām attiecībām ar Dievu, tad tas ir tā vērts, tā tu atstāvi. Jo tad, kad tu nomirsti, tev nekas nepaliks kā vienīgi attiecības ar Dievu. Viss pazudīs. Pat apakšbīgs. Pat apēnis pazudīs, viss pazudīs. Un tāpēc tā ir prioritāte numur 1. Attiecības ar Dievu. Nākamās attiecības ir tā ir tava ģimene. Ja tev ir sieva, attiecīgi sieva bērni, vai ne? Ja tev nav sievas, tad tie ir tev vecāki, tur vēl kaut kāds lietas, ka tu esi tajā ģimene. Jo Jēzus teica, un vīrs sastāv tēvu un māti un pieķersies savai sievai, ka vīrs ir paredzēts, ka viņš visu laiku ir ģimenē. Es tā domāju. Ka viņš nav paredzēts, es te vienīgi tās neatkarīgais jau eksperts tur un vispār ģimene. Un Dievs, tad ir cilvēki, kas ir ģimene, un tad attiecīgi pārējās lietas tur vai ne darbs
un tā tālāk. To tu pats var izdomāt, kā tev tur svarīgāk, bet mīl savu Dievu augstāk visiem savu to, ko sev plāšu. Un es nolēmu pagājušā gada oktobrī, es pieņēmu lēmumu, viss. Man viens diena nedēļā būs sabats, kas ir tikai Dievam, un viena diena nedēļā es veltīšu savai ģimenei, kas ir man vecāka, vecmāmiņa, kurā ir nomiet nesen vectās, vīrs, vecās, bet viņas vīrs nomir, un man ir 2 māsas, un vecākajai māsai ir viņas ģimene, un jā, tā. Es pieņēmu lēmumu, ka man prioritāte pirmkārt Dievs, otrkārt man tuvākie, man ģimene, un tikai pēc tam visas kalpošanas, visas pārējās lietas. Un kas notika? Janvārī bija misijas dienas, tāda milzīga, diezgan liela konferences par misiju un tā, un es biju domāts, ka es būšu tā kā, MC, tas vadītājs vai ne, tur tā kā šeit vai ne, blandos mikrofonu pa priekšu, kaut ko runāja, koordinēja, lā, protams, ne jau tādā ha stilā, bet viņš nopietnāk. Bet hi stilā. Un tur ir tāda konkrēta datuma 26. līdz, kurš tur bija 28. janvārs. Un tie ir datumi 26. līdz 28. Un es saku, jā, varu. Un tieši tajā pašā laikā es apsolīju, dienas pirms laikam es apsolīju, ka es no 24. līdz 29. Omai nomira vīrs, vecmāmiņai, un viņai bija ļoti smags emocionāls brīdis, 55 gadu kopā laulībā. Un māmiņa uzdāvināja viņai ceļojumu uz Romu. Man bija kādam bija jāpieskata māja, kas nozīmē visu laiku jākurina, lai trūkus neaizsalst un nesasprākst, vai ne? Un suns tur mājās, kurš bija cietis autoavārijā, viņš tur tāds uzklips, vai ne, staigājās. Viņš teica, jā, es pieskatīšu to nedēļu māju. Un paiet 2 mēneši, es nesavienoju, ka šīs pārklājas lietas, īsti nevar tā, vai ne? Galīgi nevar nesanāk. Un es tā, pāc! Un man teikt ir jāizvēlās. Viens no 2 man ir jāuzmet. Man ir 2 izvēles. Viena izvēle, kad es no 24. līdz 29. 5 dienas ar pusi sēžu laukos mājās, pilnīgi viens pats ar suni. 5 dienas pilnīgi vienīgi. Vai 3 dienas milzīgā kristīgā tusiņā, misionāri, mācītāji, saka, tur nav, slavēšana, viss tur notiek. Un es tās, protams, ka es izvēlējos pirmo, es braukšu laukiem, jo mana prioritāte ir ģimene. Un es biju priecīgs, ka es uzmetu kalpošanu, godīgi pateikšu. Mani var aizstāt tajā vakar vadīšanā, bet neviens man nevar aizstāt manā ģimenē. Kas par to var man aizstāt lūdzu manā ģimenē uz kādu pāris gadiem? Uz kādiem? Es gribu vienkārši tā kaut ko padarīt savā nodarbā. Kāds varētu man aizstāt? Varbūt pa nedēļām varam sarunāt. Tā. Labdien, es esmu jūs jaunais dēls. Tas nenotiks. Tāpēc tā ir tava atbildība, ka tu tie tev vārdi, tev lēmumi, tev atbildība. Tas ir tas, ko no tevis sagaida. Es domāju, ka Kristus kā Mesija, kā Dieva dēls, viņš piepildīja tos atbildību, kad es viņam bija uzticējis. Līdz galam. Viņš piepildīja to, pat es no viņu gribēju. Viņam piedāvāja visādas vēlns, visādas lietas, tur tuksnesī un vēl kaut kur ģedzemenes dārzā. Nē, bet vēl kaut kur visā, kur piedāvāja atteikties no tā. Bet ja es teicu, nē, es mīlu tēvu un es viņam paklausu. Un es mīlu šos cilvēkus. Jums ir kādam bijuši tādi arī grūti lēmumi starp pareizo un patīkamo? Varbūt var padalīties kāds? Kas par vēl? Man bija. Bija ļoti svarīgs lēmums bija, bet svarīgi bija pierādīt, mēs ar sievu 2 nedēļas bijām kopā. Te nesen. Un draugi taisīja mega pasākumu arī. Viss apmaksāts, tusiņš un tā tālāk. Tas ir sestdien, un sieva pēkšņi tā kā pārbaudīja. Tā saka, ka gribētu aizbraukt kaut kur uz Jūrmalu, tur pirmā saulainā diena. Un es zinu, ka mēs jau bijuši 2 nedēļas. Un būsim vēl 2 nedēļas kopā. Mēs varam jebkuru pasākumu atcelt. Bet vai es gatavs tieši šo pasākumu? Un es saprotu, ka tas ir tā kā dāvana parādīt sievai, ka nevis, mēs rīt aizbrauksim, bet šodien. Protams, viņi saprastu.
Bet es saprotu, ka man vajag to izdarīt, uzmest šo pasākumu, lai pierādītu sev, ka sieva man ir, cik tur 24 stundas, vienmēr un visur. Draugi, vienreiz pa 3 mēnešiem. Teiksim, labi, ja tas vidusskolā draugi daudz biežāk, bet pēc 20 gadiem draugi, tas ir tādas interesanti lieta. Viņi kā ir, bet ir viens, varbūt 2 labākie draugi. Un es to saprotu, ka tas jāizdara man. Tas ir tas, pierādīt, vai ne? Tā kā, ja tev ir labākais draugs, vai viņš tev 3 naktīs var atbraukt pie tevs ciemos. Un es to izdarīju, man bija prieks saprast to, ka, jā, laikam es esmu aprecējis īsto, jo es esmu gatavs pat vienkārši, tā, parādīt. Un tas man pašam bija ļoti svarīgi saprast, ka es esmu īstā sieva, un es varu būt laimīgs, jo man nekas cits nevar stāvēt tādā vietā. Un tad es sapratu, tas tāds labs lēmums, varbūt, ja nevar saprast, ir vai nav īstā, vai tu vari uzmest kādu pasākumu viņas dēļ. Jo man arī Dievs un tad ģimene. Jā, es domāju arī, mēs, kas esam neprecēti, mums arī ļoti svarīgi, ka tu esi uzticams jau pirms tu esi apprecējis un dēl. Pirms viņu fiziski esi ieraudzījis, tu jau esi viņai uzticams, ka tu... Meitenes sāk pārpildīt šo telpu. Ka tu esi uzticams viņai tagad. Ja tu neesi uzticams jau tagad, no kurienes tu pēkšņi tā, pum, vai ne? Tev būs tā viss tā pēkšņi sakārtos. Labi, nākamais vērsis. Ko simbolizē vērsis, kā jums liekas? Kalps. Kas? Kalps. Kalps, labi, bet... Rukāns. Kas? Rukāns, darbs, jā. Arī savā ziņā kalpošana. Bet darbs. Upsī. Tad, kad jūs jautājat sievietē, ko viņas sagaida attiecībās, kāds ir 99% gadījumu viena no 2 atbildēt? Ko viņas sagaida? Nesīs naudu mājās. Nesīs naudu mājās. Labi. Tas ir viens no priekšstatiem maldīgajiem. Kas? Mīlēs man. Mīlēs man, jā. Ko vēl viņas sagaida? Attiecībās. Uzticība. Cienīs. Uzticību, cieņa. Es esmu vienīgā. Ka tas vienīgā... Mīlēs vairāk par darbu. Mīlēs vairāk par darbu, protams. Par mammu. Par tēti. Par tēti. Ok, ko vēl? Viņi sagaida drošības sievieti. Viņi grib justies droši. Un viņi viņai sievietē mūsdienu veicīgajā pasaulē tas sačakrētas smadzenes, ka viņa liekas, ja tam džekam ir daudz pīķis, tad ir droši. Tas tā nav. Tas ir pilnīgi, tas ir analīgi. Īstā drošība nāk no tā, ka džeks nebaidās strādāt. Ja tu ir krīze, nav krīze, tāda valsts, šitāda valsts, tas, šitas, man vienalga. Es strādāšu, jo es esmu uzņēmies atbildīgi par savu namu. Un es strādāšu, lai manam namam būtu ko ēst. Forši. Viss kārtībā, dabas tās dod arī miegā. Kā tā aiznes? Bija viss paradīzē, viss kārtībā. Viss kārtībā, neuzvērts. Mums bija gara nakts, es zinu. Ja es gadījumā runājot aizniegt, tad jūs bildējiet arī mani. Un darbs, kad tu nebaidies no darba. Es domāju, nedaudz citādāk, ja Dievs, teiksim, aicina kalpošanā. Un mana ģimene, piemēram, uzskata, ka es esmu kādu brīdi uzskatīju, ka es kaut kam nekam nedaru, jo es nestrādāju. Jā, es šobrīd nestrādāju. Mans darbs ir tā ir kalpošana Dievam. Es braukāju pa skolām, tur runāju jauniešus laiks visāds, arī rekvīju gāvu. Tu strādā, bet tavu samaksas sistēma savādāk. Mana samaksas sistēma ir citādāk, protams, jā. Bet pasaulīgais cilvēks, kas, teiksim, skatās man, viņam liekas, ko, un jau vispār nesaslēdzās, tā. Protams, Dieva ģimenē, Dieva uzņēmumā, ja tā var teikt, tas ir ļoti normāla lieta. Kad ir kādi, kuri ir aicināti visu laiku būt kalpošanā un kur tiek atbalstīti, kur viņu ģimene garīgi atbalsta viņus. Tas ir mans darbs šobrīd. Un mums bija tāda sarunā vecākā, ka kā to šitā un tik bezatbildīgi, un vecākā māsa man arī, viņai ir 2 bērni jau un tā, un viņa man pateica, tas sistēma tāda, ka, ja es darbojos, es kalpoju tur, kur Dievs aicina, vai cilvēks vienkārši man atbalsta, viņi
tā mums arī algu maksā, ne, bet tu vienkārši ziedot, lai es varu dzīvot, vienkārši ikdienā. Dzīvo no kaut kādām kāpats naudām, vēl kaut ko žitīt. Es viņai saku, ka viņš skatās, ka tas vairāk satrauksies nekā es. Viņš saka, par ko? Es saku, par manu dzīvi. Cilvēki man saka, jo viņai liekas, ka es nestrādāju normālu darbu, un viņi nejūtas droši par to. Viņai nekad tādu vīrieti, kā es negribētu sev blakus, jo viņi nejūtas droši. Viņai liekas, panika. Tas vispār ir ārprāts, jo viņi nepazīst Dievu. Nepazīst, ka Dievs ir gādīgs, viņš ir uzticams, un viss būs kārtībā, vispār nekāda problēma. Bet, jebkurā gadījumā es ticu, ka Dievs vadīs no septembra, ka man būs arī normāls darbs, un tā, ka vienkārši pasaulīgs darbs, ko es lielāko prieku darīšu uz to laiku, ko Dievs dos. Bet tas, kas ir sievietē vajadzīgs ģimenei, tas, ka viņa var justies droši, ka tu strādās. Un ir viens stāsts par vienu bagātu džeku, kuram bija dēls. Dēls pienāk pie tā džeka un saka, klausies, papucīt. Iedod man 100 štukas iedod, es gribu savu biznesiņu, tad saka mēsīt. Viņš saka, nopelni pats savus 10, viņš saka, nopelni 50 štukas, pārējās 50 es tev iedošu, bet tu nopelni savējās. Viņš, jā, labi, neko, viņš saka, noliec man uz galvas skaidrā šeit 50 štukas, un tad, kā saka, runāsim. Un džeks aiziet, nākamā diena atnāk 50 štukām, skaidrā naudā nobar uz galvu, sencīs vienkārši sāk bērt kamīnā. Naudu, viņš saka, ko tu dari? Viņš saka, tā kamīnā nauda. Viņš saka, tā nav tava nauda. Viņš saka, ko? Nu kā, nu tur tāvs ņem devis vēl kaut kāds, un viņš nevienu rubulu nav nopelnījis. Viņš vienkārši, labi, tas tad aiziet tur kaut kur aizņemās no kaut kādām bankām, kaut kādas kredītas, vēl kaut kādiem draugiem, aizņemās, atnes nākamajā dienā vēl 50 štukas. Skaidrā naudā noliek sentīti uz kādu. Ko sentīts? Mēdā. Tas dēls saka, ko tu dari? Tā nav tava nauda. Es saku, nopelni 50 štukas, pārējās tev iedošu. Tad džeks vienkārši iet strādāt. Paiet pusgads bišķi vairāk, viņš tur reāli kaut ko taisa, ņēmās, bīdās, nu, karāči uztais tas 50 štukas. Mēs varētu pievienot? Nē. Jūs varētu iet un meitnēt. Bet mēs varam zināt, kas ir īsti vērči. Jūs redzēsiet dzīvē, esam reāli piedzīvot kādu vēršanās. Tādas būs. Tādas būs, mēs ir kačās. Jūs tā kā metam? Nu, nē, piedod. Es tā jūtam, ka mums tā būs iestāde. Ok, labi. Piedod. Varbūt varētu sākt video, bet varbūt. Kurš palika kastīt aizvērās, visas nepatrastēt. Met kamīnā kredītas. 50 štuks, jā. Džeks atnes tev trešo reizi nopelnījis 50 štuks no mums galvu. Ko dara sencīs? Viņš paņem met kamīnā. Tas džeks uzreiz, jā, ko tu dari, trakais? Viņš saka, tagad es redzu, ka tā ir tava nauda. Un, ja tu esi ar saviem vaigas viedros strādājis, tu zini, ko tas maksā. Un veikšiem ir ļoti svarīgi, protams, darbs vai ne, viņam patīk, ka tu redzi, kāds ir darba rezultāts un strādā tādu darbu, ka tev ir tāda ietekme, ka tu redzi, bija tā, tagad ir tā, nu vai ne, tas ir vīrietim, teiksim tā, vai ne, es neesmu izmaiņas šajā pasaulē, manis dēļ daudzi cilvēki, tur, nezinu, pie manis strādā, es tur maksāju no, kaut kādas lietas, viņam tas tā baigi ceļ, vai ne, Bet, ja runa ir par attiecībām ar sievieti, tad šis vārds darbs kļūst apnicīgs un garlaicīgs, jo tu neredzi augus uzreiz. Saprot, tu strādā pie attiecībām, tur pie sava rakstura, tu strādā tur pie tā. Un tad tev kaut kā, negribās, tad kaut kā šodies nostāt. Bet ir jāsaprot, ka mūsu aicinājums ir atbildīgi par mūsu ģimeni un darbs pie tā, lai mūsu ģimeni varētu normāli dzīvot. Es strādāju pie savām attiecībām, pirmkārt ar Dievu, es strādāju pie savām attiecībām ģimene, tas ir darbs, tas ir dārziņš, ko es iekopju. Ja es vienkārši sastādu, nezinu, kaut kādas puķes, un atnāk rudenī, pavasarī sastādu puķes, atnāk rudenī, viss vienkārši milzīgs, tur kaut kur puķes arī ir. Tur vienkārši milzīgs pār, tāds. Un džekiem nepatīk tur kaut ko ņemties, rušanies, tur kaut ko ņemt. Nekāda tolkam rezultātu nav. Un šī daļa ir tā, kas ir izaicinājums. Es nezinu, kā jums ir reizēm, man liekas, arī kalpošanā, sevišķi vīriešiem, ja viņi neredz reāli rezultātu, viņiem grūti palikt kaut kādā kalpošanā.
Viņam vajag reāli redzēt, ka kaut kas mainās, ja kaut kas nemainās, ko es? Man tā bija, kad es vecajā Detroitā strādāju par jauniešu vadītāju. Sākumā es redzēju, kaut kas notiek, un vienā brīdī sāku redzēt, ka kaut kas apstājies, kaut kas vairs neiet. Un man uzreiz jau noskaņas tā. Es kaut ko pasaku kādu vārdu, kaut kādu, teiksim, uzrunāju, jo tā, nekas nemainās. Cilvēki kāds atnāca, tāds aizgāja. Viņam viss tā. Es nav vērts. Jādara kaut kas cits. Jādara kaut kas, kur es kaut kas var mainīties. Un jautājums ir, ko konkrēti jūs varat darīt jau tagad, lai būtu gatavi attiecībās strādāt? Lai nebūtu tādu apreces pēkšņi, uzkrīt un nežēlīgi smagai darbs, bet ka tu jau, tas ir tāpat kā mēram, tu dzīvojies, teiksim, es tagad dzīvojies, visu vasaru kaut ko tusē, neko, un tad septembrī vienkārši nežēlīgākā velo gonka. Tu pēkšņi stātu, tad tev ir jau tā, ka tev viss apriebies, tur neko negribas darīt. Lai nebūtu tāds šoks tajā brīdī, ka tu jau esi kopā ar savu vienīgo un īsto. Ko tu vari darīt jau šodien? Attīstīties. Konkrēti. Protams, ka tas ir darboties attīstīties. Ko konkrēti? Tā teikt, kādas fiziskas aktivitātes, tā teikt, sevi attīstīt, lai viņus darbs nebūtu neliktos grūts, lai sevi tā kā tam jau gatavot turpmāk dzīvē. Ok. Vēl? Es nevienmēr ko teikt. Pirmais jau darbs ar Dievu attiecības uzlabot. Un tad arī pie šī solījuma vienmēr strādā, kā saka, lūk par šo savu gaidāmu. Tas viss ir darbs būtībā. Bet es domāju attiecībās, ir, teiksim, daudz kaut kādas lietas, es tagad atkāršu nedaudz noslēgums. Divas meitenes to dzirdēs. Bet mēs kā džeki, mēs krājam punktus. Priekš sevis. Tā, tīri. Mēs nevienam nestāstam kādu mūsu punktu sistēmu, bet mēs krājam punktus. Piemēram, tu no rīta pamosties, pusstundā ātrāk. Atver bībelīti, palūdz. Un tu tā, jau labs darbs ir 100 punkti. Jā. 100 punkti jau. Uztais kafijas ievai. 50 punkti. Vai ne, un tad tu aizies darbu. Un tu uz laikā darbā vēl 50 punkti. Tas ir 200. Tu tur darbā kaut ko ņemies, atnāk kolēģis, viņš kaut kur netiek klāt. Klausies, vecīt, paliek. Tu tā, aiziet. Palīdz. Viss sanāk. Vēl 200 punkti, vai 400 punkti. Un tad tu tur noslēdz kaut kādu baigi svarīgo līgumu, tad tev vēl kaut kādu punktu. Tad tur aiziet vakarā uz treniņu, džekiem futbolu uzspēlē, esi 2 golus. Un kas notiek? Tu atnāc mājās, tev ir štuka punkti jau. Čau, mīļā! Mājās, mēram netīrās treniņu. Es pārspīlēju. Nē. Arī sievietes skaita punktus, bet viņu punktu skaitīšanas sistēma ir nedaudz atšķirīga. Viņi skaita punktus mēram tā, viņi skaita punktus emocionālāk. Nevis no tā, ko tu esi izdarījis, teiksim, darba rezultātu viedokli, bet no emociju viedokli. Es tagad, lai Kaspars dzirdētu, citādi viņš jau kastīt ir viņas redz vārdu. Nav tik traki. Tik traki. Es nedomāju par šo, es nezinu, ko viņi likt. Ok. Tā ir viens pagarinātais tā. Sievietes skaita punktus emocionāli. Piemēram, varbūt kā to rīta kafiju, kur tu pats sev jau 50 punktus pietiks līdz vakarā. Varbūt pirmajā gadā. Bet otrajā un trešajā gadā diezvēl. Kā sievietes skaita punktus? Viņa arī pamostās apmēram. Pamostās. Viņš vienkārši izkāp no gulas un man nesveic arī. Visu dienu kaut ko tur dara, nezinu, bērns pieskas vēl kaut ko, un viņš taču ir aizmirstis, vai ne? Tu darbojies darbā, tev viss ģēls, un tev iepriekšējā vakarā sieva teica, ka viņa pa dienu tur ies, tur nezinu, pie kā tur, uz pārbaudē pie kaut kā doktora un tā. Viņš man nepiezvanīja, kā man gāja. Vēl mīnus punkts, tu piemēram. Un kas notiek? Tu esi atnācis mājās ar štuku punktiem. Un sieva stāv pie plīts.
50. Tavā kondā. Nu, mīļais. Gribu vakariņu. Un tu liekas apmēram domāt, ko es tādu izdarīju? Es taču tā, priekš viņas. Es tur darbā apklausos, es tur šito, man tur tās. Nā, es pat bībeli lasu, es Dievu, es tur visu daru, es tur kapu. Un viņa nav apmierināta. Kas pa ģēlu? Sviests, ne? Sātans. Sātans kaut kāds tur tāds. Bet saprot, ka sieviete grib, lai viņa grib izjust to, ka tu strādā pie tā. Viņai tas, viņai to ir redzēt. Kas notiek? Piemēram, tu saprot, tev darbā būs 3 nedēļas baigies, tur šuviens, bežniens, nebūs tev laika, tur ik pat, pusdienlaikā piezvanīt, tur pajautāt, kā iet un tā tālāk. Un, ja godīgi tev nepārāk patīk, tur pa dienu zvanīt, tev viss ir, tur jāstrādā un tā. Tas, ko tu izdari, piemēram, pasaki, mīļā, pēc 3 nedēļām sestdienā neko neieplāno. Es esmu paredzējis, mēs varētu aizbraukt tādā jauka atpūtā, tikai mēs 2-1 ar tādu, tur sarunājam bērnu. Tas McDonald's. Kas? Tas McDonald's. Jā. Un tā. Un viņas reiz tā. 100 punkti. Uz vietas, jo viņai smadzenēs viss ir saistīts ar visu, jā, kā jūs atcerieties. Tas nozīmē, viņš man to pēdē, viņš par to ir domājis un plānojis jau kaut kādu laiku priek, cik viņš mani mīl, vai ne, tur viss tā doma. Tas, ko tu reāli saprot, pasties savu planētu, bādas, sieva būs dusmīgas, vispār nav laika. Šitie sestdienā dara. Atzīmē, un ieliec, vai ne? Mēs tā ļoti pārspīlēt tās divas pasaules, nav tā vienmēr, bet vienkārši līdz saprast atšķirību. Ir 9%. Un tu tā, šitai ne, un tā, un šitas ir sievai un visu, un tur neko vēl lūdzu tai plīst. Un sieva, viņš par mani atceries, viņš kaut ko ir saplānojis, un viņš ir tik forši un tā, un viņš kaut kur kavējās, varbūt viņš tur zina, kā kaut ko plānotai mūsu brīvdienai, un tur la. Un iedod 100 punktus. Katru reizi, kad jūsu sarunā viņi par to atcerās, vēl 100 punktus. Katru reizi, kad viņi par to stāsta savai draudzenei, 100 punktus. Tā ir! Viss, ko tu esi izdarījis, es pateicu, mīļā, pēc 3 nedēļām sestdienā. Tas prasīja 30 sekundes. Tu nāc mājās un mīļā tev, vai ne? Samīļa draugi, tik viss skaisti. Un tā, vakariņas. Vai ne? Jā, sievas stāstīs visām draudzenēm, ka es uzmetu pasākumu. Viņas. Viss man kredīts uz gadu. Vai ne? Es varu vispār trauks nemazgāt. Un tas nekas, ka tu reāli par to sestdienu atcerēsies, teiksim, 4. pēcpusdienā. Pareiz mēs, un sāks tur stresā zvanīt, visu organizēt, un viņai ir, ka tu jau 3 nedēļas, Mēs pa kastītēm. Mēs atvērām kastīti pēc 3 nedēļām, tas vēl tālu. Nolikam kaut ko. Mums ir savas ģēles, mēs tur gribam kastītes, daram ģēles, ok, jāsāk darboties. Tas nenozīmē, ka es viņu nemīlu, ka es 3 nedēļas par to nedomāju. Es mīlu, bet es vienkārši citādāk domāju un uztver lietas. Tā. Un, bet tas ir tik fantastiski, kā tas strādā, tas ir vienkārši. Tāpēc man liekas ļoti svarīgi, ka mēs ieraugām, kādi vīrieši ceļcēkās. Man gribēs ļoti iebilst redzēt, tas brīnišķīgi parāda to, ka, ja mēs ejam pie Kristus, mums Kristus iztīr smadzenes un mēs paliekam reāli gudri. Ulvis nav precējies. Kā? Tu to zini? Kā? Tas tā mīļi, kad regulāri var daudz lasīt grāmatas, raksta katoļu priesteri, raksta grāmatas par seksu. Saprotot, jo katoļu priesteriem nav seksu, un viņi raksta grāmatas par seksu. Tāpēc, ka tagad tev ir Dievs, tu zini visu. Svarīgas lietas. Es varbūt nezinu matemātiku, bet pēc kā man matemātika. Vai ne, bet attiecības arī lietas Ulvis zina par ģimenes dzīvi, lai gan viņam nav bijusi neviena diena ģimenes dzīvi. Jā. Labi, ir visas dienas bija. Pilnīgi pareizi bija. 99% pareizi. Jā, un liekas, ir ļoti svarīgi, un mēs tagad dzīvojam tādā laikmetā, kas ir tāds pēc-feminisma laikmets, vai ne, kad īsti iesist vēsturē, ja? Vēsture patīk? Man nepatīk vēsture, zini, kāpēc? Tāpēc, ka man visu laiku lika gadu skaits iemācīties. Tas, ko es gribēju saprast vēsturi. Kāpēc cilvēki tajā laikā darīja to, ko darīja? Kāpēc viņi domāja to, ko domāja? Jo es to sapratīšu, kāpēc es dzīvoju šajā pasaulē, kurš dzīvoju.
Man tāda vēsture pietrūka ļoti, bet tur visu gadu skaitu, tās vājas, man nevar pakaļ. Labi, bet kas notiek? Vēsture attīstās un vīriešu sieviešu attiecības vēsture arī mainās. Kādreiz, ja jūs zinat, ja tad sievietēm nebija balstiesība, dažās valstīs vispār tikai 70. gados atgūst sievietes vai 70. pat balstis tiesības vēlēšanā. Mums tas liekas šodien dabīgi, tas piltu eju un balstu, visu kārtībā, vai ne? Un tur ļoti daudz bija ierobežojumi. Un sākās feminismu kustība, kas bija par to, ka sievietes gribēja, apmēram viņas jutās apspiestas. Tas radikālā feministu uzstādījums bija tāds, ka tie vīrieši, viņi ir, viņi pazemo visas tās sievietes, un ka viņi tur ierobežo vēl kaut kāds, tur kaut kā tā doma tā. Bet viņi teica, tie primitīvie radījumi kontrolē vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tas ir ļoti tāds, neko labi neliecina par pašām sievietēm. Jo, ja visi vīrieši tā neorganizēti un nesaskaņoti vienkārši tā pēkšņi viņus ir apspieduši, tad tas liecina par viņu nežēlīgo potenciālu tā ņemt un apspiest veselu tādu, pusi sabiedrības vienkārši. Un kad tas nav tā organizēta un nav tāda plakāti vai filmas vai kustības, kas to dara, bet vienkārši tā dzīvo cilvēki. Kas nozīmē, ka tāpat kā sporta spēlēs, tu vari uzbrukt tik daudz, cik tev ļauj pretinieks, vai ne? Un tu vari iemest tik daudz, cik tev ļauj pretinieks. Un tāpat arī savā ziņā sabiedrībā tās lomas dzimumiem, ka vīrieši var tik daudz kontrolēt un tā likt savu roku ķēpu pār sievietes dzīvi, tik daudz, cik sieviete arī ļaujas un pakļaujas un grib, lai tas tā notiek. Bet kas notika, manuprāt, tad, kad sākās viss feminismu kustības, manuprāt, notika tas, ka vīrieši pazaudēja tādu atbildību. Viņi gribēja statusu, kas ir stipra personība un to skaisto titulu, bet viņi aizmirst, ka ir jākop raksturs. Viņa raksturā nebija. Viņa raksturā bija pilnīgi tāda nekāda, vai ne? Viņš pasaka, viņš netur, viņš ir kaut kāds pļēgurs, viņš tur staigā apkārt pēc viens, otrs, trešās, viņš nav uzticams un tā tālāk. Un sievietēs vienkārši radās tā vēlme, tad, ja viņš ne, tad mēs pašas. Kurš tad, ja mēs, kaut kas ir jādara, vai ne? Un es domāju, mēs tagad vēl mums līdz ar to vīrišķības identitāte, vīrišķība kā tāda, viņa ir zaudējusi kaut kādu savu to saturu. Kas ir vīrietis? Kāda ir vīrieša identitāte? Un ja mēs ļaujam kultūrai to veidot, ko mēs redzam? Vīrieša identitāte ir jo lielāks strots, jo ātrāks autiņš, jo vairāk vecenis, jo krūtāks vecs. Vai ne? Un mēs varbūt tā liekas, tas jau tā nebija. Bet tu tā reāli paskaties, vai ne? Kas notiek? Tu piebrauc ar savu opelīti, vai ne? Un kāds pieripina ar savu bumeri. Uztunētu, vai ne? Nosēdināt to tur. Visādas gaisības. Ārkārtīgi tukši, ārkārtīgi āršķīgi. Neko nelicina vispār par vīrišķību. Bet tā ir mūsu tāds kaut kāds etalons, ko visi iet apmēram. Man vajag darbu, kāpēc? Jo man vajag bumeri. Kāds sakars? Kāds raksturs kaut kādu dzīvi? Ko? Ne? Tas, un tāpēc, man liekas, šobrīd sabiedrība arī notiek tāda aktīva jautāšana, kur ir mūsu tēvi. Jo Latvija, ja jūs zinat vai nezinat, tiek dēvēta par atsevišķi misionāri un tā ir sapratuši, ka īstumā Latvija fatherless country vai zeme bez tēviem, latviski sakot. Mums nav tēva. Mums nav tēva, kas uzņems atbildību par savu ģimeni, par savu namu. Mums ir tēva, kas ir, man tur ir biznes, man tur ir rikīgi šūlu, spīdīgā mašīna, Mums tik ļoti pietrūkst tēva, kas velta laiku saviem bērniem. Mums pietrūkst tēva, kas velta laiku savu raksturu veidošanai un cīnās attiecībās, ja ir ļoti grūti, lai uzvarētu un paliktu kopā. Jo tas ir tā vērts, vai ne? Nevis, nav vērts apnika, metam ārā, dodamies tālāk pie nākamā. Mēs dzīvojam tādā laikmetā. Visas ierīces, apmēram, kaut kas tur monitorā nestrādā, nekas izmetam ārā, nopirksim jaunu. Kādreiz pirms 20-30 gadiem kaut kas nestrādā, tu nesremontē. Un tas ienāk iekšā mūsu domāšanā šodien kultūrā, ka mūsu vīrišķība veidojas no tā, kā ir patērētāja sabiedrība. Tev ir labi, nav nestrādā, met ārā, nākam. Un tāpat attiecībās sievietēm ir forši, ja viņi apmierina tavas vajadzības, tad ir kārtībā. Ja viņi kaut kas tev tur viņā nepatīk, tev ir tiesības, brīva tiesības, atstāt viņu, nav jēga mūstīties un tā tālāk.
Un mēs dzīvojam tajā laikmetā, kad mums ir jāsaprot, mums ir jādefinē, kāda ir mūsu vīrišķība. Baznīca, ja godīgi, nav īpaši daudz palīdzējusi. Jo visi baznīcas uzbūra to, kā baznīcas dara savu baznīciskumu, ir ļoti sievišķīgi. Vai ne? Ka mēs dziedam kaut kādus tekstus, romantiskus, ko, teiksim, mēs sēdāt ar Džeku laivā, apmēram, tu man pilnīgi viss. Tevis dēļ alku. Ja tu sēdāt savu labāko čomu laivā, tu būtu tā, es varbūt negribu tāt, vai ne? Jā, un zārā, tu čoms sāk atzīties apmēram. Ko? Vai ne? Mums kaut kā pietrūkst tāds, nezinu, bruņnieciska kareivīguma attiecībās ar Dievu, ka mēs esam, labi, jā, mēs esam Dieva dēli, mēs esam Jēzus draugi, viņš mūs glābējs un pestītājs, viņš mūs mīl, mēs viņu mīlam. Bet kad tās attiecības mīlestības, viņas ir tādas, savas ziņā, tiek izpaustas sieviešu baznīcas, teiksim, daudz lietas, kur īpaši tradicionālā baznīca, jā, mācītājs kleitā. Come on, vai ne? Un vēl kaut kādas lietas. Un saprot, ka ir jāsaprot, kā mēs, kā kristieši, kā Dieva bērni, kā Dieva vīri, varam palīdzēt mūsu džekiem, kas ir blakus, veidot to vīrišķību. Mēs viņu veidojam, mēs, Kaspars, jūs, mēs katrs veidojam to. Mēs katrs satiekamies, un mēs to veidojam. Un mums darbs tagad mūsdienās, jūs padomājat, nav kādreiz padomu laikā, kas bija stilīgi attiecībā uz darbu. Ja tu visu mūžu nostrādā vienā kolhozā, tu esi tev tur ir medaļas, tev ir apbalvojums. Mana omīta visu mūžu nostrādāja laukos, tajā Sidmundā, tādā ciematā skolotāja, latviešu valodas skolotāja, vectēvs tieši tajā pašā ciematā. Visu mūžu nostrādāja par agronomu, pēc tam saimniecībā, grāmatvedībā, visu mūžu vienā vietā, mazā ciematā, visu mūžu. Mūsdienās, kas ir, ja tu nostrādā 2 gadus vienā darbā, apnika kāmēr darbs, vai ne? Nu, kaut ko jaunu, vai kaut kā attīstītas, vai kaut ko čik. Nu, es nesaku, ka tas ir slikti, tas vienkārši mēs dzīvojam citā laikmetā, bet ir lietas, kur tev jāsaprot, ka šito nevajag mainīt. Vai ne? Mainīt darbi forši, jau sieva. Jā, mainīt darbi forši, tas ir super. Man patīk, es arī nevaru nosēdēt. Ja man ielikt, teiksim, 2 gadus no vietas vienkārši darīt vienu un to pašu, vai arī man pielikt pie papīriem. Es gribētu mani nogalināt lēnām un nesaudzīgi. Nu, lēnām un nesaudzīgi tādā ziņā, kad ļoti vardarbīgi. Vienkārši iedodiet man 3 dienas no 8 līdz 5 gadu papīru darbu vienkārši. Viss būtu vienkārši pilnīgs čāvis. Es nedrīkst būt cilvēku, kas mums jāsēž savā ofisā, vienkārši jādara. Tas nav priekš manis. Tas ir ok, bet kad tu saproti, ka Kristus, viņš bija tas, kurš ieguldīja tajā visā. Piemēram, Marka evaņģēlijā, arī šorīt lasīju, Marka evaņģēlijā, un tur ir teikts, ka Jēzus Kristus aizgāja pie Sīmeņa Pētera uz mājām. Viņš dziedina tur Pēterim sievas māti, pie ko tur no trūču uzcēt. Viņi tur tusē, līdz vēlai naktī tur nes slimos, tur garu apsēstos, vēl kaut kāds, visi tiek dziedināti. Un tad pirms ausa gaisma Jēzus jau bija ārā lūkšanā. Es pamodos, es 3 stundas gulēju šonakt, vai ne, tāds pilnīgi ir tāds, un es lasu šo rakstu, es domāju, kāds Jēzu? Tu saprati, ka tev ir šajā brīdī, tev vienkārši ir tu strādā pie savām attiecībām ar Dievu, lai tu varētu strādāt, tādā, ka nebūtu tas, kam tev jābūt. Un, ja tas ir kaut kas tāds, ko nemaina. Cilvēki nāk un iet, un viss noteikti, labi, no agri rīt līdz vēlam vakaram beigās pasākums, garā diena, nesanāca laiks lūkšanai. Pasties, kā Jēzus saka, muļķības. Man sanāca laiks. Viss kārtībā. Jādara, ka tas ir darbs, ko tu jādara. Tāds ir. Tas ir par darbu. Ēdus. Garīgums. Un, ko jūs saprotat vārdu garīgums? Dievs. Kas? Dievs. Labi, vēl ko? Klasiskā mūzika. Klasiskā mūzika. Garīgums, kas tas ir? Ticība? Tu teici? Ticība. Kāda ticība kam?
Labi. Kas vēl? Vai garīgums varbūt ir, kad tu prasi jautājumu, kāpēc? Kad tu prasi jautājumu, kāpēc? Ļoti labi. Tieši tā. Un mums varbūt liekas, ka mēs dzīvojam ļoti materializētā pasaulē, materialistiskā, ne? Bet tā nav. Sabiedrībā ir milzīgas slāpes pēc garīguma. Horoskopi, visādas tur reiki, feng shui, jogas, čakras, auras, blā, 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 ezotērika vai ne, visādi ekstrasensi un tā tālāk. Ja tu paskaties, kas notiek presē, televīzijā, vēl kaut kur, milzīgas slāpes pēc pārdabiskā. Ekstrasensis. Jā, iedomājieties, cik daudz raidījumu viens pēc otru, vai ne? Cilvēkos ir milzīgas slāpes pēc garīguma, pēc kaut kāda piedzīvojuma. Tur nav runa par to, par tavu domāšanas sistēmu, par tavu izpratni, teiksim, tādu racionālo Dievs ir, Dievs nav, vai, teiksim, kaut kāda analīze, bet tas ir garīgums, ko tu piedzīvo. Vai ne? Kad cilvēki, teiksim, lasa, iedomājieties, mans tēvs ir asociētais profesors sporta zinātnē. No rīta skan kaut kā par radio, mēs pirms braucām uz vienu velogonu. Mēs tur kopā virtuvē kaut ko tuksējām tā, un ir kaut kāda horoskopa, piemēram, mums arī 2 teikumi katra. Klausies! Un es tā, vecīt. Kāds saka, tu esi profesors? Klausies par radio pateiks, patiesi vai dienai. Vienkārši, Apmēram tāds vispārīgs frāzes, es uzmanīgs ar naudu šodien. Bet rīt nē, rīt var tā brīvajā. Bet tādas lietas. Bet es nedomāju, ka tas liecina par to, ka cilvēki ir kaut kādi, galīgi garā. Tas liecina par to, ka viņi ir joprojām milzīgs slāpes garīgums. Un tu kā vīrietis esi aicināts nest garīgumu. Nest garīgās vērtības. Tu arī stāvēt tajā vietā, kur tu esi skolā, universitātē, darbā. Un es nezinu, kā jūs, čeki, bet manā namā atriebība beidzas, mēs piedodam. Es nezinu, kā jūs, Džeki. Manā namā aprunāšana nav. Mēs runājam atklāt viens ar otru. Es nezinu, kā jums, vai ne? Un tā tālāk mēs varam turpināt. Kad tu saki, tas ir mans nams, tas tā klīns, tas ir tās vērtības, uz kuras būvēju savu dzīvi. Es nezinu, kā jūs visu pasauli, man īstenībā pilnīgi pofīgi. Kā jūs, es gaidīšu līdz laulību. Man vienalga, ka jūs par mani ņirgāties, metat ar rulām, tomātiem un zākājaties par mani. Es gaidīšu līdz laulībā. Un es zinu, ka ir tā vērts. Un es būšu ieguvējis. Es zinu. Un tā nav lepnība. Es nedomāju, ka tā ir lepnība. Tas ir vienkārši drosmi pateikt, es stāvu šeit un es stāvēšu. 5 minūtes palikuši. Lielisky. Un tas grūtais šajā visā. Tas ir arī vērtības, ja? Kad tu esi tas, kurš nosaka, kāds būs tavas dzīves, tava nama vērtības, uz kurām tu stāvēsi, uz kurām tu būvēsi savu pamatu, vai ne? Vai šī te grāmatiņa ir vērtība vai nav? Vai ne? Un tas ir tas, ko tu nesavāc ģimene. Vai tavā ģimenes kopīgā lūkšana ir vērtība vai nav? Vai ne? Vai pie galda sēdēt un tur nemētāties, necūkoties ar ēdienu. Kaut kā tādas elementāras lietas, vai ne? Ka tu esi tas, kuram tas ir, ka tas ir jādus ar tādu stingri. Bet iedomājieties, kas notiek mūsdienās, mēs vienkārši nosvītrojam pirmo burtiņu. Ērtība! Atšķirība ir viens burts, bet saturs mainās katastrofāli. Es nezināju, ka tu esi lingvists arī. Un mums katru dienu notiek izvēles par vērtību un ērtību. Tu skaties hoķi, ja? Zvana čoms. Jā. Nē, es nevaru. Viņš teiks, man tur baigās uz ziepes, lā. Piedod, slikti ir. Jā, Latvija, jā. Protams, tev ir ērtāk sēdēt rīt popkornu, vai ne, tur lā, vai ne. Bet tev ir jāsaprot, bet kurš tās vērtības, vai ne? Kad ir cilvēks, kad ir Dievs cilvēks, un kas pie kā turās? Kur ir materiāls vērtības? Jo hokejs beigsies. Jā, hokejs beigsies. Nē, bet draugs pazudīs un nedabūs jaunu. Tur ir tā lieta. Hokejs beigsies un viss. Bija kādreiz pie Tirzniecības parka Alfa tāds milzīgs plakāts. Cilvēki mīl labas lietas. Es domāju, sviests. Tur rakstīts par to, ka cilvēki mīl lietas.
cilvēks. Un lieto cilvēkus, nevis lieto lietas. Tas, kā mēs dzīvojam, diemžēl. Mēs slāpstam pēc garīguma, bet dzīvojam vērtībās. Tas, ko mēs gribam. Nesanāks, vecīt, sorry. Tāds nav garīgums, ko iesiet. Viņš teica, es esmu patiesība. Ceļš un dzīvība. Patiesība ir tāda, ja tu gribi, kaut kas ir jāatstāj, kā vakar teica, vai ne? Ir jāatstāj. Tu nevari tā, zini, kā horoskopu vai kaut kas tās, viņi neko neprasa tev, teiksim, atdot tā tālāk. Ja es teikšu, atstāju visu, sako man. Bet tā ir patiesa vērtība. Un cilvēki ieraudzīs, un večiem riktīgi vajadzīgs, ka viņi redz kādu cilvēku, kurš reāli dzīvo tajās vērtībās, par ko viņš runā. Viņš runā, un viņš tā arī dzīvo, un viņš tā arī strādā. Un viņi redz, un viņi grib līdzināties. Es nezinu, kā viņš to panāk, bet es gribu būt tāds pats kā viņš. Un man lūkšana par jums ir, kad uz jums skatās Džeka vienkārši. Viņi varbūt neteiks jums gadu, divus vispār neko, bet viņi domās. Es nezinu, kas tam Džekam ir, bet es reāli gribu dzīvot tā, kā viņš dzīvo. Kaut kas tur ir tāds, vienkārši tāds powers iekšā, ka vienkārši paņem. Un viss, vai ne? Varbūt draugu kompānijā kāds kaut ko paņem, kāds, man, piemēram, Džeki, mēs tur braucam ar airsoft šaudīties, vai ne? Kā normāli veči. Tev baznīcēni kaut ko la. Es saku, kas lūdzu? Ne? Un viņi ciena manu izvēlu, un tā, viens Džeks vienmēr man draugsties. Kā es plānoju atrast savu meiteni, tam mums varētu būt bērns, un tāpēc kādiem 7 gadiem viņi varētu vienkārši pazust. Ko? Jā, es domāju, ka es viņu neizturēšu ilgāk. Tas ir tavs plāns? Jā. Es tā, vienkārši nav ko teikt, un sūdīgi paliek. Vai ne? Un mēs varam būt tie, kas rāda piemēru ar savu dzīvi. Varbūt mēs neparādīsim piemēru, nezinu, 1000, bet kaut kā viena cilvēka čomam. Viens čoms atgriezīsies caur mūsu dzīvi. Slavu Dievu. Dievs priecās, ka vienu uzklāt. Labi, Lūkas evaņģēlijs, tā ir seksualitāte. Es domāju, par to ir runāts daudz un dikti, vai ne? Bet es gribēju īpaši pieskārties atkal pornogrāfijas tematam, kas Džekiem vispār ir ļoti liels izaicinājums, īpaši mūsdienās, kad reāli 11-12 gados Džeki pirmo reizi vienkārši skatās porņuks un ir brīvi pieeja internetā vienkārši ievada kaut kādus simbolus un viss tas iekšā. Un tā lieta ir tāda, ka tāda melna pastāv sabiedrībā. Mums ir jānes tā patiesība. Mums ir jānes tas garīgums, tās vērtības, mums jāuzņemas atbildība par to. Mums jānes tā patiesība, ka ir tāds maldīgs priekšstats, ka pornogrāfija bijās vēl lekcija, vai es nezinu, kaut kas par stāstību. Ka pornogrāfija tur palīdz vai seksuālai dzīvē un tā tālāk. Tas viss ir liels, bleķis. Ka tu dzīvo ilūzijā, un ka ja tu sevi iztērē pornogrāfijā, tad tevis nepietiek laulībai. Tas ir ļoti vienkārši. Ja tu sarījies bigmakus un tā tālāk, tu atnāc mājās tur gārdu, klāts, tas mīļākais vistiņas, fīleņi, tā, tu nespēji to izbaudīt, ja tu piebāsts kuņas ar mēslēm. Kas tad? Svei. Tā kā visu laiku skatīties, kā ir televizorā un pašam mērs. Jā, tas ar mēram. Skaties, un pats nevar. Kas tad? Nē, vienkārši nomirst tāpat. Ja pats neēdīs. Jā, un vīrietis ir aicināts kontrolēt savu seksualitāti. Vai ne? Ar šo galvu kontrolēt ģēles. Vai ne? Un tas arī dod, man liekas, drošību laulībai. Jo kā Kaspars parasti saka, man ļoti patīk. Cik ir reāli, ka tu kaut ko tur baigi apzaks, vai tu kādu nogalinās. Bet cik reāli, ka tev kāja paslīdēs sastobāvus, vai ne? Pornogrāfija, vēl kaut kāds teica. Un ka vīram ir jābūt tādam, kurš šīs iemieso. Kad, teiksim, bija tāds jautājums, bija cilvēki uzdevuši, vai Jēzum bija erekcija, tā, kad tā sieviete žāvēja ar saviem matiem kājas? Vai Jēzum, vai ne? Apmēram, viss tā, vai ne? Vai Jēzus arī bija seksuāli kārdināts? Protams, ka bija. Viņš visur tika kārdināts. Bet viņš to uzvarēja. Tas nozīmē, ka viņa spēkā mēs esam tik pārdaudzām lietām. Un es domāju, pie tās dziedināšanas no pornogrāfijas un tā tālāk, tas iet ļoti zināmā mērā kopā ar atbrīvošanas kalpošanu, kur ir vajadzīga atbrīvošana cilvēkiem. No iespējams senču mantojuma, iespējams vēl kaut kādiem lāstiem un gariem, kas vienkārši kontrolē tavu dzīves jomu, kas attiecas seksualitāti. Un Dievs ir devis tādu žēlstību, ka var sākties tāda kalpošana. Un es
ceru, ka tā ir augsts plašumā, kad vīri reāli varēs brīvībā staigāt. Mēs pats biju reāli savāžots, kamēr es iegūju brīvību, un es varu par to stāstīt un teikt, ir brīvība, ir iespējama cerība. Jā. Jā, gribēju piebilst. Kur? Gribēju kaut ko piemetināt. Piemetināt. Jā. Pa darbu es tā ļoti sapratu. Es pabeidzu Rīgas pirmo ģimnāziju, es pabeidzu Rīgas ekonomikas augstskolu, un 5 gadus nostrādāju ekonomiku. Un sapratu, ka ir pilnīgs svies, es arī nevaru ciest. Ziniet, ko dara ekonomists vai biznesmens? Visu dienu sēž pie datora, tad viņš sazvanās ar klientiem, aiziet pārēst smalkā restorānā un atkal sēž pie datora. Tad viņš kaut ko paprezentē un atkal sēž pie datora. Alga ir liela, mašīna liela. Un ko es sapratu, ka to, ko es tagad daru, es esmu beidzot laimīgs. Un, kā es saku, nekļūstiet par karjeras prostitūtēm, jeb maukām. Ja tu ej kaut ko darīt dēļ naudas, tad tu varētu iet uz vecrīgi dejot striptīgus. Lūdzu, jaunieši, nemācāties to un nedariet to, kur daudz maksā. Dariet to, kas patīk. Tas ir par darbu. Kā tu atrast? Atrod lietu, ko tu gatavs darīt pa vēl. Ir kaut kas, ko tu darīt pa vēl visu dienu. Tad tu arī dari. Un ja tu to darīsi... Nauda atnāks. Nauda atnāks, jā. Vēl kas ir svarīgi ar sievu un bērniem. Atcerieties, jūs sapracaties, jums nevajag par sievu un bērniem rūpēties. Jums vajag sievu un bērnus mīlēt. Jo Jēzus Kristus ir nomirs par tavu sievu un par taviem bērniem. Un ja viņš nomir par taviem bērniem, viņš arī iedos naudu. Kādā veidā? Tā, ka tu darīsi to, kas tev patīk. Ja tu darīsi to, kas tev patīk, tu kļūsi profs. Ja tu kļūsi profs, tev sāks maksāt. Piemēram, visi mācītāji, viņiem to maksā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi dara to, kas patīk, un viņiem labi sanāk. Vai ne? Es varu labi izstāstīt par seksualitāti, jo tas man patīk, un es to visur pamanu. Es nevaru izturēt, teiksim, es strādāju vienā uzņēmumā, man piedāvāja kļūt par lielu priekšnieku, pēc pusgada man izmet ārā. Jo visu dienu es sēdēju internetā, man nebija ko darīt, man vienkārši neinteresēja, es vienkārši nevarēju saņemties. Un to es jūs aicinu, lūdzu atcerieties, jums nav pienākums mēs naudu mājās. Mums ir pienākums mīlēt sievu. Un būt gataviem strādāt. Būt gataviem. Kaut vai pa bērndārza audzinātāju. Ja tev tas patīk. Tas izskatās gejiski, bet tev tas patīk jau. Varbūt tavs izskats ir gejiski. Saprot, kurš nosaka, kas ir kas? Ir galvenais darīt to, kas tev patīk. Un tu redzēsi, ka tavu dzīvi būs piepildīta. Jo es domāju, Jēzus nekad nesakoja naudai. Nauda sakoja Jēzus, jo viņš piedzima austrumu gudrie no austrumiem. Reāli baigot ceļu atnest nežēlīgu piķi, ko ir 4 miljonu apmēram mums naudā. Kaut kādā cilvēki, es atrādināšu. Es varbūt kļūdos, milzīgas piķis. Zelts vīraks mīras tajā laikā, tas bija Viņiem bija ko dzīvot, vienkārši. Dievi seko naudu Jēzum. Pēc tam tālāk, Jēzus tur staigā vēl kaut ko viņam prasa. Vai jāmaksā ķēzaram nodevs vai nav? Viņam pat nav monētas. Viņš saka, iedodiet man monētu. Es parādu, kā attās ar mani, viņam pat nav monētas vispār. Pie rokas pašam, ko parādīja. Viņš ne tikai neseko naudai, viņš pat naudu svaidīja pa gaisu, tā ka viņš dzenāja tirgotājs no tempļā ārā, ne? Tā bija Jēzus attieksme. Viņš saka, nauda ir tikai līdzeklis. Viss, ja tu, tas tāpat kā salsūdens jūrā ir līdzeklis, lai kuģi nokļūt no punkta A uz punktu B, bet ja tu mēģinās sadzerties to salsūdeni, tu nekad nebūs padzēries. Tāpat, ka tu mēģini naudu, vienkārši, jā, naudu. Bet tas ir, jā. Es dažreiz iesaku aiziet uz lielu tirdzniecības centru, atstāviet tā fonā un redziet, ka kāds piebrauc ar milzīgu jaunu džipu. Un tu tā neuzkrītoši pa gabalu skatieties viņam acīs, vai viņš izskatās laimīgs. Un ja viņš nav, tu pienāk kaut vecīgi, bet tev mašīna pa 100 štukām eiro, tu esi laimīgs, kāpēc tu neizskaties starojuši? Tas vienkārši jums atgādinās. Jūs it kā to zinat, bet to vajag atgādināt sev. Vai tu gribi būt laimīgs, vai tu gribi būt bagāts. Es varu vēl pateikt, ka miljonu uz vienas salas, ka kuru var izpust. Redzēs, kas notiks. Nav vajag ētības naudai pašais par sevi nekāds. Tev vajag Dievu, sievu, bērnus. Pārējais. Jā, es domāju, man, piemēram, arī tāda liecība par naudu ir, Dievs man teica martā, viņš teica, visi ienākumi, ko es saņemu, ko man atbalstītāji, teiksim, ziedo man, no 10. marta līdz 31. martam visu atdod Dievu. Vispār visu. Nevis 10. tiesu, ko es parasti daru, bet visu atdod Dievu. Es tā, acis ievašās, ok, Dievs, es gribu vienkārši paklausīt.
sākumā bija 20 lati ieskaitīti. Es vienu čomu tur sēžam pie viņa mājās, tur kaut ko runājamies, tā un tā, un šis kaut ko sāka par naudu, jā, man vajag aiziet tur izņemt, lā. Nestājot pamudinājumu. 20 jādod. Es vienkārši tev nolaigu vadā. Šeit, tas tev no tēta. Viņš tā, aizveries, savāc. Nerunā pretī. Teiks, ok, labi. Un pēc tam man ieskatīja vēl 62 latus. Līdz marta beigām. Nu, nav beig lielā nauda vai ne, un tā tālāk. Viegli atdod. Bet visu jādod, ne? Un es visu vienkārši izņēmu no bankomāta, saku, labi, Dievs, kur man teikt jādod tā. Un 2. aprīlī, 31. marts bija tad, kad, un 2. aprīlī Dievs jau bija sveitījis 10-kārtīgi no 2. summas, ko es biju atdevis. Kas? Ar sniegu. Kā par sniegu? 2. aprīlī. Jā, es teiktu, nē. Bet finansiāli. Dievs bija reāli, es atdevu 72 latus, un es jau 10-kārtīgi 2. aprīlī biju dabūjis apakaļ. Un es vienkārši, viss, kas man ir, aleluja. Un katru reizi tas veids, kā Dievs sveitīja citādāks, vienkārši esi uzticams. Esi uzticams, un viss notiks. Un es domāju, tāda liecība arī... Vai arī pamēģini? Jā, jo tā... Es saprotu, kad es biju Norvēģijā, to stāstīju Džekam, viņš stāsta šito visu Latvijā, jo cilvēkam liekas, jā, ir krīze, ekonomiskā situācija, lā. Bet ja tiešām, ja tu saproti, ka tas ir tiešām paļaujies no Dievam, tas ir Dieva vadīts. Nevis tā, es nesaku visiem tagad, visi tagad no 10. mēneša, visu naudu atdod. Nē, tas es to nemācu, nesaku aizmirstiet. Bet tas, ko es saku, es uzticams tur, kur Dievs tev aicina. Un es uzticams ir kaut vai 10. tiesu, tur redzēs. Viena pazīstama ģimene atgriezās, un tēvs 10 gadus turējās pretī, vai bišķi vairāk 15. Bet tas, ko viņš darīja, viņš katru mēnesi 10. tiesu atdeva baznīcai, un vienmēr viņiem pietika. Viņš teica, nu jā, tur tas jēsā, nē, bet jādod naudu, ir jādod, jā, jo tad viņam likās tā veiksmes formula. Bet Dievs teica, pārbaudiet mani šajā jautājumā, un es jums atvēršu debesu logus un svētīju. Tā kā vēl daudz ko runāt un dalīties, bet lai Dievs svētī, lai mums izdodas dzīvi.